Mani sauc Olga Pitkeviča, es esmu tas cilvēks, kas jau gada garumā saskarās ar to, kā jūsu pieņemtie likumi strādā praksē. Es pilnīgi saprotu jūsu nostāju, ka jūs pieņemsiet šos grozījumus, bet es tomēr gribu jums jautāt, lūgt būt cilvēcīgiem. Tas, ko mēs tagad redzam, ir, ka tie nav ļaunprātīgie likuma neievērotāji, tie, kas neko neiesniedza. Tie ir acīm redzami fiziski un garīgi slimi cilvēki, kuri nav gājuši pie ārstiem, kuriem nav nekādu diagnožu un invaliditātes grupu. Es jautāju, vai jūs nevarētu lūdzu kaut kā mīkstināt to procedūru, kā cilvēks varētu tomēr saņemt atbrīvojumu no valsts valodas kārtošanas? Jo, piemēram, Daugavpilī uz vietas nav neviena praktizējošā rehabilitologa, kurš dotu šādu atbrīvojumu. Cilvēki ir slimi, viņiem jābrauc uz Jēkabpili, 45 eiro par pieņemšanu, 75 par izziņu. Jāiziet neskaitāmi izmeklējumi, kuri maksā arī 100 eiro. Ir jāparedz kaut kāda cilvēciska procedūra tiem, kuri vienkārši nespēja tikt galā fizisko un garīgo problēmu dēļ. Ir cilvēki, kuri vienkārši nedod tagad dokumentus pasi saviem radiniekiem, Latvijas pilsoņiem, kuri mēģina viņu vietā nokārtot kaut uzturēšanās atļauju uz humāniem apsvērumiem, jo viņi vienkārši ir garīgi slimi, viņi no visa baidās. Viņi nav nekādi, teiksim, agresoru valsts agenti vai kaut kādi nelojāli cilvēki, viņi ir slimi. Lūdzu, ņemiet vērā to procedūru, kas ir ārkārtīgi grūta. Olga, piedošana, bet jūs paši lūdzat paplašināt šo grupu. Tas ir jūsu pieteikums tiesai. Jūs paši lūdzāt paplašināt šo grupu. Nē, to mēs nelūdzām, jūs to labi zināt, neterējat lūdzu. Mēs tagad ar jums šeit cīnīsimies par cilvēkiem, bet priekš kam ir bijusi vajadzīga tā tiesa? Nu, priekš kam? Aleksij, ne jau jūsu valsts būs lemjoša, es vēršos pie tiem, kas pieņems lēmumu, tāpēc es jūs lūdzu un jautāju, vai jūs nevarētu paredzēt kaut kādu vieglāku un cilvēcīgāku procedūru atbrīvojumu saņemšanu? Jā, paldies.